Kas gan senos, un varbūt pat netik senos, vēl gadus 20, 25 atpakaļ, laikos lika atslēdzniekam un automehāniķiem mukt no darbnīcas ārā. Tas ir tad, kad viņam konkrētā dienā parādījās elektriskie darbi. Mūsdienās, kad automobīls, un šeit mēs gribētu runāt tieši par kravas automobīļiem, ir vairāku dažādu kompjūteru un sistēmu miedarbība. Lai to tagad saprastu, es domāju, tur jāmok ārā jebkuram cilvēkam tagad ir no garažas. Izrādās, ka nemaz tik traki nav. Es gribētu teikt, ka ir parādījies jauns autodarbnīcas instruments – multibrand testeris. Tas ir sistēma testeris, kurš ļauj diagnosticēt ne tikai kādu konkrētu sistēmu vai kādas konkrētu ražotāju sistēmu, piemēram, Mercedes, bet praktiski jebkuru kravas autotransportu un autobusu no jebkura ražotāja. Šādu sistēmu ir izgatavojis kopuzņēmums Vapko Würth, kuru ir dibinājuši divi ievērojami vācu rūpniecības giganti – Vapko, bremžu sistēmu un automobiļu vadības elektronisko iekārtu speciālists. Un Würth dažādu palīgu, ierīču un instrumentu ražotājs. Vai tā kā senākos laikos, lai varētu mainīt modeļus, vajadzīgi ir vadi, pārējais vadi no, vai arī viss notiekās pa Bluetooth, pa gaisu kaut kā? Protams, bez Bluetooth nekas nenotiek, bet tas pagaidām vēl neatiecās uz saistīšanos ar automobīlu. Joprojām paliek vecie labie vadi, dažādu modeļu un modifikāciju pievienošanās līgzdas, kuras, protams, ir nepieciešams. Kā tiek nodrošināta informācija? Viņš strādā autonomi, bet informācija tiek atjaunota 4 reizes gadā pa internetu vai disku pēc klienta vēlmes. Skatoties, ko tas diagnostikas aparāts piedāvā, es saprotu, ka šeit ir ne tikai elektriskās schēmas, bet arī ir paskaidros, kādā secībā, kādus darbus attiecīgā, ja mēs iesim ABS-ā un tur kaut ko vēlamies uzzināt, kas tur kā ir veicams, tad arī būs darba apraksts. Es domāju, ka šī sistēma ar to ir stiprāka par citām, kā viņi piedāvā ne tikai sistēmu diagnosticēšanu un kļūdas nolasīšanu, bet arī ir pieejams izvērsts schēmas un sistēma apraksti. Ļoti svarīgi ir minēt to, ka viena no programmu nodrošinājuma piegādātājiem ir Vapko. Vapko izstrādājumi praktiski jebkurā kravas automobīlī, piekabē vai autobusā. Līdz ar to tā informācija, ko piegādā Vapko, ir pilnīgi oriģināla. Strādājot ar šo iekārtu, ir pieejams online konsultācijas. Gan par to, kā rīkoties ar pašu diagnostikas iekārtu, gan par to, kā remontēt konkrētā automobīļa, konkrētā modeļa, konkrēto problēmu. Kādās valodās ir pieejamas šīs konsultācijas, un vai tās ir rakstiskas vai Skype'ā? Jā, konsultācijas ir pieejamas rakstiski vai telefoniski, bet, diemžēl, ir jāmāk svešvalodas. Patreiz informācija ir iespējams iegūt angliski, vāciski, franciski un itāliski. Domāju, ka krievu valoda vienmēr būs aktuāla, vismaz mūsu reģionā, un Vapko pie tā strādā. Pašu kompjūteru programma ir pieejama, protams, krievu valodā. Es domāju, ka šis ir ne tikai liels palīgs inženieriem un mehāniķiem komerctransporta diagnostikā, bet tas arī ir, tā teikt, zināms plāksteris uz nervu sistēmu komerctransporta īpašniekiem. Viņi zina, ja tiek nodots autiņš remontā šādā te darbnīcā, kā komerctransporta remonta darbnīca Latīna, tad vismaz vaina tiks noteikta, un ja viņi tiks noteikti, viņi arī tiks saremontēti. Šis ir instruments, kuru var un vajadzētu lietot jebkurā darbnīcā, kur strādā ar komerctransportu. Šo te produktu Vācijā pērk gan ražotāju servisi, kā otro diagnostikas iekārtu, lai varētu sniegt pakalpojumus ne tikai savas markas, bet arī citu marku īpašniekiem, un arī lielo parku īpašnieki, kuriem autotransporta parkā ir dažādu ražotāju
transports. Gan piekabes, gan autobusi. Šai sistēmai, salīdzinot ar konkurentiem, ir daudz plašāk izvērsts autobusu segments, kas dod ievērojamas priekšrocības, lietojot šo iekārtu. Komerciālā transporta remonta darbnīca Latīna mums ir, kā saka, zināma un asociējās ar vācu autoražotāju manu vārdu, bet vai ir arī kādas idejas kaut ko vēl kādu skaļu vārdu piesaistīt pie savas ikdienas darbības? Šogad esam noslēguši līgumu ar vācu autobusu ražotāju Vision, un jau 2 autobusi brauc pa Latvijas ceļiem. Nezinātājiem var pateikt, ka tas ir bijusi Neoplāna rūpnīca Vācijā, Pilstīgas pilsētā, netālu no Minhenes. Neoplāns vairs neražo? Neoplāni jau labu brīdi atpakaļ tiek ražoti Manna paspārnē. Ir iespējams nopirkt arī Neoplānu. Arī Neoplānu. Burtiski pagājušo nedēļu esam noslēguši līgumu ar jau Latvijā diezgan labi pazīstamu piekabi un puspiekabi ražotāju Flīglu. Varbūt skatītājiem kādiem Flīgls bija pazīstams citā sakarā, kā lauksaimniecības mašīnu un iekārtu ražotājs. Bet Flīgls jau apmēram 15 gadus izgatavo kravas automobīļu piekabes un puspiekabes. Un jau vismaz 5 gadus ir pazīstams arī Latvijā. Flīgla stiprās puses ir speciālās piekabes, kuras atšķiras no standarta piekabēm ar speciālām palīgierīcēm vai speciālu aprīkojumu. Kā piemēram pagarināma kravas platforma ar hidromanipulātoru. Tātad tā tehnika, kura prasa roku darbu un nav liela sērija produkts. Un vēl gribu atgādināt, ka neatkarīgā kravas un komerciālā transporta remonta darbnīca Latīna Rīgā, Kurzemes prospektā 23, ne tikai diagnosticēs un saremontēs jūsu automobīlu, bet, ja jūs esat nopietnas servis un jums interesē šādas te Vapko Vurt diagnostikas iekārtas, Latīna jums šādu iekārtu var arī pārdot un apmācīt rīkoties.